Nu ko, čau. Man aizgāja pa pieskari, negribu lekt. Ko es darīšu tagad? Negribu lekt arī silts un augsts. Es viņam pamēģināšu pastīties ap ratkas. Atpakaļgaitas to degvielas, to padevi. Pielikšu, tā kā vienā video redzēju, pielikšu. Bastīšos, kā viņas pildās, un droši vien, ja viņas pildīsies, tāpēc jau nelec, jo nav spiediena sprauslās. Spiediens nav sprauslās, un tāpēc jāpaskatās, ja viņš laiž apakaļ, tas nozīmē vedīšu, ņemšu ārā, vedīšu remontēt viņas. Tā, man te ir viens asistents. Viņš arī tur bišķu piedalās, viņš tulīt šķils dūmā. Esmu pielicis atpakaļgaitas tai degvielai šprices nopirku. Viņš tur dažas naudiņas maksā un tagad mēģināsim šķilt. Nu davai un skatāmies, cik kurā vairāk līs. Nu ko, ņemam ārā sprauslas Voyagerim. Nu ko, laiks Voyager remontam. Izņemšu ārā sprauslas. Aizdīšu norestaurēt. Es domāju, lai paskatās uz spiedienu, kas varbūt tāpēc viņš ēda vairāk, ja sprauslas ir beigtas. Nu, tas viss ir jāpaskatās, tūlīt noņemšu viņas nost. Nu, pirmais ņemam nost šidos te. Šidos, šidādus ārā. Es te varu salikt te maliņā pagaidām, lai nepazūd. Kur man tādas plaķenes ir. Īstenībā forši iznāk ārā, kur paņem. Viņš tā kā uz gumieņas te. Akal ārā. Akal ārā. Akal ārā. Nu, un viņas visas smuki nonāk nost. Ir. Viss šitā rampai nost. Šitos mēs nepazaudējam. Mums kaut kur viņi jānoliek. Savādāk būs dimbā. Droši vien jau kā var atrast, tā jau tik traki. Liekam noliku šeit. Hop. Nu ko, tagad jāskrūvē vaļā ir šitie te. Un tad tur iekšā ir skrūves, kur, kā viņas neredz, oku skrūve iekšā ir. 10 tās jālaiž vaļā un tām sprauslām jānāk ārā. Jā, uz 17 atslēga. Un raujam vaļā. Viss noņēmu, saliku kā ir. Es domāju, ka viņas nevar sajaukt. Laižam vaļā. Magnētu izņemam ārā visas skrūves, lai nesakrīt mums cilindros. Jau speciāli sprausli izvelkamie, viņus droši vien, kur šitos noskrūvē nost, tas augšas te var uzskrūvēt. Bet man viņus burtiski, es viņus paņēmu, ar šito paņēmu bišķīt pakustināju. Nu tā iekustināju. Ar tādu līku. Tā kā palīgi instrumentu.
Tad īstenībā viņas man ieglau, kur. Un šitā. Un šito es dabūju vairāk iekustināt. Un baigi negribēju nākt. Un neko es uz viņām sarakstīšu. Pirmais, te jau it kā sarakstīti punktiņi. 1., 3., 4. Man liekas, ka viņas jau ir remontētas. Tādas viņas apmēram izskatās. Nezinu, kas tur labs. Tāda te. Un te papīrs paliek. Kaut kāds. Šito var izmantot kaut kādam, nezinu, tūningam. Es domāju vairāk šķūningam, nevis tūningam. Jo kaut kādu lampu aiztaisīt cietot, piemēram, lai muša neizdev uz aci. Voyagerim ideāli šitā te pielipināt un vienkārši vīlēt, nu. Es kamēr mainīju eļu, gaidu sprauslas, arī nomainīšu. Amīti noņēmu nost. Ot, otrā pusē viņš ir labs, īstenībā tur ir bukse normāla. Tā diezgan laba vēl. Un šitai pusē man bija beigta. Man arī troksni taisīja. Malku bukse ir nāk ārā. Ot. Jau izdauzīta jau ir. Bet pats amīts man arī īstenībā nezinu, te arī ir beigta jau tā bukse. Bet pats amīts arī interesanti. Viņš it kā nevar iespiest, nevajadzētu iespiest. Bet viņš vienalga man kustās, baigi iespiest nevaru. Bet, nu, šitais, kas man te bija jau, arī kaut kur ņēmu divus, viens bija beigts, viens bija, nu, laikam vesels. Laikam liku šito atstāšu kā galīgajā rezervē viņu. Ot. Arī buks jāsamaina. Nezinu, būtu labi, ja viņas kaut kur varētu kādreiz restaurēt. Man ir veseli 4 gabali. Tādā ziņā jau būtu feini amortizatori. Vienai uzraksti kaut kādi ir. Nevar saprast, kas tie pa uzrakstiem, kas tā pa firmu. Tad otra ir kaut kāda, nu, nezinu, kas viņu ir ražojis. Nav vispār uzraksti. Kas tā pa buksi? Kur viņi nāk? Izskatās jau abas vienādas. Bet nu vismaz kaut kādam uzrakstiņam jau ir jābūt uz viņas. Bet nav vispār nevienas. Nu, presējam iekšā. Nu, ot, uzliku viņus piekabis ārā baigi tumšais. Atstāju darbojoties, jo reāli ir tā, kad kā viņu... Man tas akumulators, kas bija rezervē, viņš īstenībā ir tāds pavads, nu tā kā, un negribēja griezt, mēs viņu piepīpējām. Un tāpēc... atstāju darbojoties, es lēnām braukšu, lai viņš rūc, pieāķēts, viņš ir visām stropītēm, tumšs ārā, kur Rīgā. Man droši vien sūdīgi redzēt. Lot. Bet, nu, vedu mājās šito te donoriņu. Atvedu šito brīnumu uz mājām. Tāds viņš ir. Kur... Kapots ir labs, diezgan labs, viss, nu te bišķīt. Nu tāds ļoti labs lampas ir labas, redeli priekšā, buferis, riepas ir ziemens, tās varēs noderēt, nezinu cik viņām gadi ir. Tad ir durvis ir labas, velkamās durvis, vienīgā problēma viņam ir šitā. Jā, bet nu, man jau to nevajag neko. Lampa šitā ir laba, otra lampa.
Un tad tāda maza plaisiņa nav tik traki. Aizvarēs bumpers man nedara, āķis es nezinu vai dara. Vāks ir labs, nav sarūsējis vispār. Pārējais, jā, salons viņam ir parastais, drēbe. Kaut ko nelādē, viņš nezinu, man jau liekas, ka tie drošinātāji kaut kas, un tad viņam ir tāds kodīgs dūms, viņam šeit ir gaisa mazs mērītājs, un šeit mēra kaut kādu gaisu, kaut kādas daļiņas, un tik līdz šidais ir pilns, un tā kā manā skatījumā, es jau vienā video rādīju, viņš ir pilnīgi pilns. Tas nozīmē, ka viņš kaut kādu nepareizu to degvielas daudzumu, man liekas, dod iekšā, nu tā sanāk, un nu tādi kodīgi dūmi nenormāli īstenībā, un šitas jāiztīra, tad tas dūms paliks labāks. Viņš ir regulāri, nezinu, tas ir, vai viņa ir laba degviela, lai es domāju, ka tā nebūs, bet tas ir dēļ EGR, viņam te nāk iekšā, te pilns ir ar tādām tā kā sodrējiem. Jo, ja grib šito izmazgāt, šito ieplūdes kolektoru te, tad ir jāceļ nost ar visām sadalenēm. Baigi, nu tā kā nevar tā mierīgi nocelt nost. Nu, redzat, viņam iekšā es tūlīt paņemšu. Nu, tāds iekšā ir viss tur. Viss ir pilns. O, redzat? Nu, tāds un tāds krīt pie virzuļiem iekšā. Droši vien tāda masa. Es domāju, tāpēc tāds te iekšā ir. Bet, nu, būtu labi, ja viņi varētu izmazgāt un iztīrīt. Bet viņam nav atsevišķa šitā lieta. Tāpēc nekas nesanāks. Jāizmazgā šitas sūdiņš un būs. Nu, un ņemam no sprauslas, es viņus atzīmēju 1, 2, 3, 4. Nevar saprast, kāpēc tur laiž. Kaut kāds mitrums ir, bet to mēs tūlīt pastīsimies. Un man vajag šito te atpakaļgaitas vārstu no šitās rampas. Te nāk trubiņas pārbaudīju netekstātējot. Tā man teica pārbaudīt no Slokas ielas Kaspars, kas nodarbojas ar dīzeļiem, ar dīzeļu sprauslu restaurāciju, sūkuņiem un visu kaut ko diezgan tāds zinošs, ļoti zinošs, es teiktu pat pro, kas zina dīzeļus un pārzina viņus un ieteica pastīties tādu lietu, varbūt, ka tā ir tā problēma, kāpēc viņš nelec silts un augsts un tā. Nu tā, vienas sprauslis dabūju ārā, pārējās es nevaru dabūt. Šitā vēl kustās, es nezinu, kaut kad varbūt iznāks. Šitā nekustās un šitā arī ne, jo viņa ir piedegusi. Tur var redzēt, kārtīgi tur ir piedegusi. Jāmēģina, es uzlēju VD40, jāmēģina viņas ir kaut kā dabūt ārā. Un tā man iet tām sprauslām īstenībā ļoti grūti. Bet, nezinu, es negribu savējās, likt šitās izskatās labākas. Bet, nu, gribu pamēģināt šitās uzlikt no tā Voyager. Bet, nu, nevaru dabūt ārā. Jāmēģina dabūt ārā. Tomēr tas VD40 dara savu. Viņi izskatās drausmīgi, jānotīra. Man liekas, te tādu smalku drāšu birstīti. Kaut kādu zurkmašīnas jāuzliek un ideāli jānotīra. Nu, sākumā viņa ir šitāda. Te var redzēt drausmīgi. Un tad pēc tam es viņu notīru
Viņš šitādi. Tāda rievas ir no kaut kādiem slapjumiem, mitrumiem. Ot. Šitās īstenībā es devu tam Slokas ielā 52 tam Kasparam. Viņš īstenībā ļoti forši viņas notīrīja. Viņas arī bija diezgan netīras, bet viņš viņas kaut kā, nezinu, kā viņam sanāk, viņam notīra, viņš ļoti labi viņas. Jaucam ārā. Mēģināsim, ir pastāvējušas. Gandrīz visu nakti. Varbūt, ka izkustināsim. Nu, tas lieku apakaļ. Savējās tomēr pārbaudīju tās spraustas, kas tam Voyagerim. Viņam diezgan tādas nav labas, manējais pat bija labākas. Nopirku hidroskandālu speciālus karstam izturīgos gredzenus. Šeit šaibītes man iedeva tas no Kaspars Slokas ielā 52. Iedeva līdz tā kā. Ot, bet viņas arī var nopirkt veikalos un viss, un tagad lieku iekšā. Bišķītas viņas tā kā tādu karstam izturīgo smēri apsmērē, lai viņi tur nerūsē. Un galvenais šaibīte gumīņa, galvenais to neaizmirstam un liekam iekšā. Nu, tas brausas es ieliku. Gumīņas es hidroskandā nopirku bišķu pa tievu, jo man teica, ka būšot labas. Bet es jau zināju, kad ir pa tievu, jo vajadzēja būt bišķu oriģināla. Šitā ir laikam oriģinālā. Viņai bišķu lielākā jābūt, viņai tādu, es profesionāli ir jāiet iekšā tādu klikt. Viņi reāli man vienkārši iekrīt iekšā, nu, nepareizi. Labi, bet tāpatās es ņemšu ārā, viņus restaurēšu un pašlaik jāsaliek tikai jāsamaina šitas te. Man liekas, ka pie vainas, ka man nelec silts šeit. Tā Kaspars no Slokas ielas teica, ka šeit šitā vaina varētu būt. Neaizmirstam uzlikt šitos apakaļ. Šitos te, kas tura to trubiņu. Nav tā, kad nomūk nost. Un tad ir viss vienā dīzeļdegvielā. Startēšanas brīdī te nedrīkst nākt degvielai. Tā man teica. Kur ir tas pārplūdes, pārspiediena ārsis laikams. Nu, kad rampā pa daudz, viņš nomet to lieko degvielu. Vokur viņš ir, es esmu pievienojis, bet viņa man teica, ka nedrīkst vispār nekas tur nākt. Galvenais, lai man viss turās, jo tur nedrīkst nākt degvielā ārā. Tā es Voyageri saliku, un ir tā, kad, ir īstenībā tās sprausas ir jāremontē, es droši vien, ka to izdarīšu pavasarī, es droši vien ziemu pabraukšu, aizdīšu vēlreiz viņas uz turieni, lai man viņas pārbauda un samaina, kas tur jāmaina. Droši vien kvēlsvecis arī jāsamaina viņam ir. Bet viņš viņas pārbaudīja, tās sprauslas, nezinu, caur spiedieni kaut kā pamainījās kaut kas vēl, varbūt iztīrījās kaut kā, viņas tur interesanti. Un viņš man sāka darboties, arī silts tagad lec un viss ir kārtībā. Nezinu, kas tur bija viņam notikās, bet viss darbojās, viss iet un tak nav kur piekasīties, tik jābrauc. Davai, čau, visiem turās.